Lieliskie muzeja kolēģi! Vēlos sveikt jūs visus Starptautiskajā muzeja dienā, mūsu muzeju nozares profesionāļu svētkos. Šajā gadā Starptautiskā muzeja padome ir nolēmusi pievērst uzmanību muzeju nākotnē un arī muzeju lomai strauji mainīgajās kopienās. Nudien mēs dzīvojam ļoti straujā laikā, kad viss mainās sekundžu, stundu, dienu laikā. Tas, kas bija aktuāls vakar, visbiežāk nav aktuāls vairs šodien. Un kā muzejiem, kuri glabā savas pamatīgās, daudzveidīgās, bagātās vērtības, kuri balstās uz pētījumiem, kas prasa ļoti daudz laika, kā nepazust, kā joprojām palikt aktuāliem un vajadzīgiem sabiedrībai. Skatoties uz to, kas notiek Latvijas muzejos, es ar pārliecību varu teikt, ka muzeji nepazudīs. Muzeji ir nepieciešami sabiedrībai. Muzeji ļoti labi spēj uzrunāt dažādas apmeklētāju grupas, piedāvāt izstādes, dažādas nodarbības, dažādus pasākumus un arī krājumu pieejamību, kas tikai nostiprina muzeju lomu sabiedrībā. Un to visu jau var izdarīt tieši tāpēc, ka muzejos strādā profesionāli, zinot griboši, aizrautīgi cilvēki, kas ir gatavi darīt vairāk nekā no viņiem prasa, kas ir gatavi darīt to, kas viņiem ļoti labi patīk. Un tāpat ir arī mūsu biedrībā. Mūsu ir daudz, un mēs visi sadarbojamies, strādājam kopā. Kopā varam realizēt brīnišķīgus projektus, kas palīdz nest muzeju nozares vārdu ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskajā vidē. Īpaši šajā gadā, kad mēs esam iesaistījušies starptautiska mēroga projektos un esam pārliecinājušies, ka tas, ko mēs darām Latvijas muzejos, var kalpot par piemēru arī citu valstu muzeju pārstāvjiem. Mēs esam profesionāli un mēs esam zinot griboši un enerģiski, un mums izdodas tādēļ, ka mēs tiešām sadarbojamies. Un sadarbojamies arī ar mūsu lieliskajiem sadarbības partneriem, bez kuriem principā Latvijas muzeja biedrība nevarētu īstenot savus lieliskos projektus. Gan ar Latvijas kultūras ministriju, gan ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas pārstāv mūsu nozari, Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrību, Muzejnieku apvienību Nedarbnīca, gan ar mūsu sadarbības partneriem Latvijas bibliotekāru biedrību, tāpat ar British Council pārstāvniecību Latvijā, ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un vēl es varētu saukt vairāk. Jo mūsu spēks ir tieši sadarbībā, mūsu izdošanās ir sadarbībā. Tādēļ es novēlu nezaudēt šo sadarbības vēlmi, sadarbības prasmi, nezaudēt šo enerģiju, kas palīdz mums realizēt mūsu lieliskos projektus, un lai mums izdodas sasniegt tās mūsu ieceres, ko mēs vēlamies un ko mēs esam saplānojuši. Sirsnīgi sveicieni Starptautiskajā muzeja dienā!